Pievērsiet uzmanību šiem attēliem. Šis ir tilts Ukrainas dienvidos. Parasts tilts, ko izmanto pilsētas iedzīvotāji un Ukrainas karaspēks. Līdz brīdim, kad vai redzi to punktu, kas krīt no debesīm? Tā ir FAB 3000 aviobumba. Tajā ir 3 tonnas sprāgstvielas. To nometa Krievu lidmašīna, kas atradās 10 kilometru attālumā no šejienes. Tālu no frontes līnijas, ārpus jebkuras Ukrainas aizsardzības sistēmas darbības rādījus. Šīs bumbas ir pazīstamas kā planējošās bumbas. Tās ir parastas bumbas, kurām pievieno pāri spārnu, un kad tās tiek nomestas no augšas, tās pašas planē līdz mērķim. Un vai zini, kāda ir problēma ar šīm bumbām? Tās ir praktiski neiespējami pārtvert. Tās ir grūti pamanāmas, kad tās parādās uz radara, jau ir par vēlu. Tikai 2026. gada janvārī Krievija palaida vairāk nekā 5000 šo pret Ukrainas teritoriju. 5000 vienā mēnesī. Tilti, noliktavas, komandu punkti, veselas ēkas, Ukraina tikai uzņēma triecienus. Jo viņiem nebija iespēja atbildēt. Viņiem nebija pareizā ieroča. Līdz šai nedēļai. Jo šonedēļ Ukraina atklāja kaut ko, kas pilnībā mainīja spēles noteikumus. Lai saprastu, cik nozīmīgu lietu Ukraina tikko ir radījusi, vispirms ir jāsaprot, cik liela bija problēma, ar kuru tā gadiem ilgi saskārās. Bumba, kas iznīcināja to tiltu, saucas FAB 3000. Taču maz cilvēku zina, ka FAB nav izstrādāta mūsdienu laikmetā. Tā ir padomju bumba, radīta 1954. gadā. Tā ir vairāk nekā 70 gadi. Tā būtībā ir augstā kara relikvija. Un Krievija paņēma šo veco bumbu, pievienoja tai pāris salokāmas spārnus un satelīta navigācijas sistēmu, pārvēršot to par precīzu ieroci. To sauc par UMPK komplektu. Tas ir vienkārši lēti un nostrādāja tā, kā neviens nebija gaidījis. Padomā labi par to. FAB 500, viena no mazākajām versijām, maksā tikai daļu no mūsdienīga raķetes cenas. Bet tā pārvadās 100 kilogramu sprāgstvielu, un ar spārniem Krievu lidmašīna var to nomest no 40 līdz 100 km attālumu. Ārpus Ukrainas pretgaisa aizsardzības darbības zonas. Lidmašīna nekad nepietuvojas frontes līnijai. Tā nomet bumbu, pagriežas un dodas atpakaļ mājās. Bumba pati dodas līdz mērķim. Bet ir viena detaļa par šīm bumbām, ko Krievija labprātāk neizpauž. Sistēma nav tik precīza, kā šķiet. UMPK komplekti pārsteidzoši bieži nedarbojas. Un, kad tie nedarbojas, bumbas krīt jebkur, tostarp pašā Krievijas teritorijā. 2024. gadā Krievija nejauši nometa vismaz 165 no šīm bumbām savās robežās. 2025. gadā tās bija vēl 143. 2026. gadā gads tikko bija sācies, un jau bija vairāk nekā 20 gadījumu. Tonu smagas bumbas krīt uz saimniecībām pagalmiem, Krievijas pilsētu nomalēm. Ar gaisa spēkiem saistīts Krievu kanāls pat apstiprināja, ka bumbas regulāri krīt pašā Belgorodas pilsētā. Krievija izmanto ieroci, kuru pati nespēja pilnībā kontrolēt. Padomā labi, Krievija met bumbas uz savu tautu. Un to viņi sauc par īpašo militāro operāciju. Bet tas nav padarījis šo kampaņu mazāk postošu Ukrainai. Tikai 2025. gadā Ukrainas izlūkdienas lēsa, ka Krievija ir saražojusi 120 000 šo bumbu. 120 000! Pokrovskas kaujā, valsts austrumos, Krievijas spēki vienā frontes sektorā meta līdz pat 450 bumbu nedēļā. Izpostot pozīcijas, kuras Ukraina bija būvējusi mēnešiem ilgi. Zaporīžā 2025. gada janvārī viena vienīga planējošā bumba trāpīja rūpnieciskā objektā un nogalināja 13 cilvēkus, atstājot 122 ievainotos. Tas bija nāvējošākais uzbrukums Ukrainas civiliedzīvotājiem gandrīz 2 gadu laikā.
Kramatorskā 3 FAB-250 bumbas vienā dienā nogalināja 5 civiliedzīvotājus un ievainoja 12. Harkivā, otrajā lielākajā Ukrainas pilsētā, uzbrukumi ir kļuvuši tik bieži, ka tie ir kļuvuši par iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļu. Un šeit ir detaļa, kas vajadzētu satraukt daudz vairāk cilvēku nekā tā satrauc patiesībā. Kad Ukrainas komandas analizēja šo bumbu atlūzes, tās atrada komponentus, ko ražojuši rietumu uzņēmumi. Texas Instruments mikrošēmas, Intel komponenti, detaļas no īru uzņēmuma Taoglas. Rietumu tehnoloģijas Krievi ieroci, ko izmanto, lai nogalinātu ukraiņus. Kā redzat, starptautisko sankciju sistēmā ir daudz robu, un šīm robām ir ļoti konkrēta cena cilvēku dzīvībās. Piemēram, tie ir Zaporižas civiliedzīvotāji, kas par to maksā. Tā nav nekompetence, tā ir izvēle, un šādām izvēlēm ir reāls sekas tiem, kas atrodas bumbas otrā pusē. Taču Ukraina nepalika malā, gaidot, kad pasaule atrisinās šo problēmu. Kamēr Krievu bumbas krita, grupa ukraiņu inženieru klusībā strādāja. Kaut kur valsts iekšienē, 17 mēnešus. Un tas, ko viņi radīja? Neviens Krievijā negaidīja to ieraudzīt otrā pusē. Pagājušajā nedēļā Ukrainas aizsardzības ministrija un inovāciju programma Brave One nāca klajā ar paziņojumu, kas satricināja militāros analītiķus. Ukraina ir izveidojusi savu pašu planējošo bumbu. No nulles. Nekopējot nevienu, ne padomju, ne rietumu. Tās nosaukums ir Viruvņuvača, kas nozīmē līdzinātājs. Vai arī izlīdzinātājs. Vārds nav nejaušība. Tas precīzi pasaka, kam viņa tika radīta. Viruvņuvach izstrādāja Ukrainas uzņēmums DG Industry. Brave One programmā. Tā pārvadā 250 kg sprāgstvielas kravu un spēja sasniegt mērķus 10 km attālumā. Tā tiek palaista no Su-24. Iznīcinātājs, ko Ukraina jau izmanto, un tā pašlaik tiek certificēta F-16 un Mirage 2000 lidmašīnām. Ko valsts saņēma no rietumiem, piloti jau trenējas kaujas scenārijos. Tās izmaksas ir aptuveni 3 reizes mazākas nekā amerikāņu JDAMER. Tā ir planējošā bumba, ko Amerikas Savienotās valstis piegādā Ukrainai. Un, atšķirībā no Krievu, FAB, kas ir 70 gadus vecas bumbas ar pielīmētiem spārniem. Viruvņuvača tika izstrādāta no nulles tieši šim karam ar augstas precizitātes vadības sistēmu un moderni algoritmi, kas izstrādāti, lai izturētu Krievu elektronisko traucēšanu. Tās sagatavošanai palaišanai nepieciešamas mazāk nekā 30 minūtes. Un tā ir pietiekami praktiska, lai to izmantotu intensīvā kaujas režīmā. Krievijai tas nozīmē, ka tās munīcijas noliktavas, aviobāzes un komandu punkti dziļi teritorijā, vietas, kas līdz šim jutās drošas, tagad ir kļuvušas par potenciāliem mērķiem. Bet detaļa, kas maina visu, nav tehniskajās specifikācijās. Tā ir 100% ukraiņu ražojums. Neviens komponents, kas būtu atkarīgs no ārvalstu politiskas apstiprināšanas, nekādu lietošanas ierobežojumu, nekādu ierobežojumu, ko uzliek partneris. Ukraina izmanto, kad vēlas. Kur vien vēlas? Un pret ko vien vēlas? Bez nepieciešamības zvanīt uz Amerikas Savienotajām valstīm vai Franciju, lai lūgtu atļauju. Tas notiek, kad valsts pārstāja lūgt un sāk būvēt. Tiem, kas seko šim karam jau no paša sākuma, zina, cik svarīgi tas ir, un gadiem ilgi tā bija viena no lielākajām vilšanām tiem, kas sekoja konfliktam. Katrs Storm Shadow rakete, katrs amerikāņu atakams, katrs JDAMER ieradās ar nosacījumu sarakstu. Jūs varat to izmantot šeit. Tur nevar izmantot, pirms tam nepieciešama atļauja. Ukraina vienmēr ir bijusi atkarīga no savu partneru labās gribas, lai izlemtu, kad un ar ko varēja uzbrukt. Gadu gaitā Ukrainai bija jālūdz atļauju, lai aizstāvētos. Mūgt atļauja aizstāvēties pret valsti, kas iebruka viņu mājās. Šī atkarība maksāja milzīgu stratēģisko cenu. Un visi, kas sekoja karam, redzēja, kā tas notiek reāla laikā. Viruvņuvača pārtrauc šo modeli. Un tā neradās no zila gaisa. Tas ir veselas sistēmas rezultāts, ko Ukraina izveidoja kara laikā.
Brave One tika izveidots 2023. gada aprīlī. Konflikta vidū kā platforma, kas savieno inženierus, aizsardzības uzņēmumus, militāru personas un investors, lai rekordīsā laikā izstrādātu tehnoloģijas. Kamēr Amerikas Savienotajās valstīs vai Eiropā militārs projekts var prasīt gadus, lai nonāktu no papīra līdz realizācijai, Ukrainā cikls no prototipa līdz kaujas laukam var aizņemt tikai dažas nedēļas. Šodien Brave One apvieno tūkstošiem produktu un simtiem ražotāju. Starp tiem ir desmitiem uzņēmumu, kas strādā pie raķešu sistēmām. Skaitļi, kas sekoja pēc tam, ir iespaidīgi. Ukrainas aizsardzības industrija kopš kara sākuma ir augusi 50 reizes. 2022. gadā tā tika lēsta aptuveni $1 miljarda apmērā gadā. 2026. gadā tā tiek prognozēta 50 miljardu apmērā. Un tagad pirmo reizi Ukraina ir sākusi eksportēt. Zelenskis atklāja programmu ar nosaukumu Drone Deals, kas ļauj sabiedroto valstīm iegādāties Ukrainas militāro tehnoloģiju, kas ir pārbaudīta reālā kaujā. Droni, kas izstrādāti, lai notriektu Krievu šahedus, jau tiek piegādāti tuvo austrumu valstīm, kas saskaras ar tiem pašiem Irānas droniem. Un arī pašas Amerikas Savienotās valstis ir ieinteresētas Ukrainas mākslīgā intelekta vadības tehnoloģijā un navigācija bez GPS, kas izstrādāta frontes līnijā, reāli spiediena apstākļos, pret pretinieku, kurš cenšas to bloķēt. Katru dienu. Valsts, kas saņem palīdzību tāpat kā saņem ziedojumus, sāk mācīt pasauli. Un tas viss notiek brīdī, kad Ukraina pastiprina savus uzbrukumus Krievijas teritorijā tādā veidā, kāds iepriekš nebija pieredzēts. Iepriekšējos kara gados. Zelenskis šos uzbrukumus nesauc par atriebību. Viņš tos dēvē par tālas darbības sankcijām. Vārdu izvēle ir apzināta. Naftas pārstrādes rūpnīcas, munīcijas noliktavas, gaisa spēku bāzes, visa struktūra, kas nodrošina Krievijas armijas apgādi. Ukraina nemēģina trāpīt tikai karavīriem. Tā cenšas uzbrukt mehānismam, kas uztur šo armiju darbībā. Un šonedēļ Zelenskis to apstiprināja. Jauni tālas darbības uzbrukumi jau ir apstiprināti jūnija mēnesim. Dati no kaujas lauka parāda tā ietekmi. 2024. gada beigās un 2025. gada sākumā Krievu spēki Ukrainas teritorijā virzījās uz priekšu gandrīz 15 kvadrātkilometrus dienā. 2026. gada pirmajā ceturksnī šis skaitlis samazinājās līdz nedaudz vairāk nekā 5 kvadrātkilometriem. Krievija joprojām virzās uz priekšu, taču tas notiek tā, virzās uz priekšu lēnāk, dārgāk un ir vairāk pakļautu triecieniem nekā jebkurā brīdī pēdējo 2 gadu laikā. Un tad nāca signāls, kuru neviens negaidīja. Un tas nenāca no Ukrainas. Pagājušajā nedēļā Pekinas samita laikā starp Xi Jinpingu un Donaldu Trumpu Ķīnas prezidents pateica kaut ko tādu, ko viņš nebija teicis nevienam citam rietumu līderim iepriekš. Kā vēsta Financial Times, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar šo sarunu, Xi teica Trumpam, ka Putins varētu beigās nožēlot šo karu. Padomā tikai, lielākais Krievijas atbalstītājs globālajā arēnā. Valsts, kas pērk Krievijas naftu, piegādā komponentus Krievijas rūpniecībai, kas nekad nav publiski nosodījusi iebrukumu. Privāti atzina, ka Putina likme varēja būt kļūda. Ķīna oficiāli noliedz šo ziņojumu. Bet fakts, ka cilvēki šajā sanāksmē juta vajadzību nopūdināt šo informāciju, jau daudz ko pasaka. Kad pats svarīgākais sabiedrotais sāk privāti izrādīt šaubas, tas nozīmē, ka kaut kas ir ļoti nepareizi tiem, kas zaudē. Ukraina negaidīja, kad pasaule atrisinās tās problēmu. Tā nesēdēja rokas klēpī salikusi, gaidot, kad atnāks nākamā ieroču sūtījuma partija. 17 mēnešu laikā valstī, kas atrodas karā, ukraiņu inženieri izveidoja precīzi ieroci, kādas Krievijai nav. Viņi no nulles izveidoja aizsardzības industriju. Un viņi sāka eksportēt to, ko bija iemācījušies. Krievija lika uz to, ka Ukraina neizturēs.
un kļūdījās. Viruvju-Vah nav tikai bumba. Tas ir simbols visnegaidītākajam, ko šis karš ir radījis. Ukraina, kas pēc vairāk nekā 4 gadiem konflikta ir izkāpusi no lomas, kurā tā lūdza palīdzību, un kļuvusi par militāru paraugu pārējai pasaulē. Paliek vienkāršs jautājums, ko vēl šis karš atklās, ko Ukraina spēja uzbūvēt? Atstāj savu atbildi komentāros, un ja šis video tev palīdzēja saprast šo karu citādāk, padalies ar kādu, kurš arī seko līdz konfliktam. Uz tikšanos nākamreiz!